Šabat šalom visiem. Atkal šajā šabat dienā, šajā miera dienā, ka es vakarā ar tā pārdomāju vienkārši. Ir rakstīts, ja, rakstos. Pirmā diena, otrā diena, trešā diena, bet nav rakstīts 7. diena. Ir šabat, miera diena. Tulkojumos citur ir subota vai sestdiena. Tādēļ ir arī šīs draudzes, kā teikt, nav nekur 7. diena. 7. dienas adventists, tad ir kāds tur vēl bija, sobotņiki. Tie tādi jau ģeistojušie, bet viņiem tās šabats ir tas svarīgākais. Bet to dienu tomēr tad tā ir tā, ja saka pēc rakstiem, tad būtu pareizākā, ja. Un šodien mēs runāsim par Tora stunda vai Ješev un apmetās uz dzīvi. Par šīs nedēļas Toras lasījumu galveno notikumu Jaunās derības grāmatā rakstīts: ciltstēvi apskauda Josefu un pārdeva to uz Ēģipti, bet Dievs bija ar viņu. Rakstīts, ka Ješua nodeva tādu pati iemeslu dēļ, jo viņš, tad Pilāts, zināja, ka tie to bija nodevuši aiz skaudības. Par Josefu rakstīts, ka viņu pārdeva, bet par Ješua kā nodevu. Tomēr tad, ja mēs iedziļināmies Toras oriģinālā tekstā, tad ieraudzīsim, ka viss nav tik viennozīmīgi. Varbūt es vēl pēc tam arī pateikšu par šo vārdu, ko dažādi var iztulkot šo vārdu pārdeva, ja. Dažādi, var interpretēt dažādi. Bet tādas lasīsim tos, kas man te ir, un mazliet ar komentāriem. Tātad 37.1 ir šīs dienas Toras stunda līdz 40.23. Berešit, pirmā Mošē grāmata. Tātad, un apmetās uz dzīvi Jākovu zemē, kurā kā svešinieks dzīvo viņa tēvs Knaāna zemē. Lai pilnīgāk izprastu šeit sacīto, salīdzinām ar Īchaku. Tas kungs sacīja Īchakam: dzīvo kā svešinieks šajā zemē. Un viņš apmetās uz dzīvi Gerārā. Šeit, lai apzīmētu dzīvošanu, tad lietot 2 vārdi, Jošev un Gur. Pirmais vārds burtiski nozīmē sēdēt. Tas nozīmē apmetās uz pastāvīgu dzīvi, mierīgi dzīvot. Otrais jau tulkojumā izskaidrots, dzīvo kā svešinieks. Tas ir geri, ja? Par Jākovu sacīts, ka viņš jau sev, bet viņa tēvs Gurēji dzīvo kā piedzīvotājs svešinieks, kurā brīdī Icchaks šajā zemē sāk dzīvot kā svešinieks, piedzīvotājs. Ja tālāk jau sacīts tāpat kā šeit par Jākovu, jo šev apmetās uz dzīvi. Bet Tora jau minētajā pantā saka, ka viņš dzīvo kā svešinieks, bet Jākovs nolēms mierīgi padzīvot. Par Ābrahamu arī sacīts, ka viņš bada dēļ pats aizgāja no apsīvotās zemes, lai padzīvot kā svešinieks Micraim, Ēģiptē. Kāds gudro komentārs par Jākovu. Un apmetās Jākovs zemē, kas ir Jilsa, ja? Sagribējās Jākovam atsplānāties, dzīvot mierīgi. Tai prašā brīdī viņi piemeklē nelaimi ar Josefu, kuru izraisīja nesaskaņas ģimenē. Vajag tik sagribēties taisnījām dzīvot mierīgi, slavēts, lai viņš
Svētais, lai viņš svētīts, saka, taisnajiem ir par maz ar to, kas viņam sagatavots nākamības pasaulē, lai tas vēlētos dzīvot mierīgi šajā pasaulē. Vēl no Tora Miciona, tas bija droši vien Jona Levija komentārs. Jākovs apmetās uz dzīvi tur, kur viņa tēvs tikai dzīvo kā svešnieks. Viņš uzskata, ka atnākusi Mašjah ēra. Tas ir paredzētības realizācija. Radīt Izraēlu tautu, apdzīvot Erec Izraēlu, uzcelt Beit Hamikdašu un izveidot sabiedrību, piemēru pasaules tautām. Nu, ja tam tam būtu, būtu jābūt. Daudz šie gudrie tā arī tāpēc komentē, bet, kas šobrīd ir, nav par piemēru. Arī nav tas Izraels par piemēru. Iekšā tur nesaskaņas, tur tāpat visādas korupcijas it kā, tas korumpētība un vēl viss kaut kas, kas jau Izraēlā ir. Un tas bandas, tie klani, kas savā starpā karo, ir, nevarētu teikt, ka tur būtu tas par piemēru. Un daudz šo vispār nesaskatu, kad Izraels tur genocīdu un visu. Pat ziņās te izlasīja, tie, kas dziedātāji, kas saņēmuši to Eirovīzijas balvu, 2 jau laikam, ka bija atdod atpakaļ, protestējot pret to, ka Izraela piedalīsies. Pret ko protestē? Pret to, ka teiksim, ja man tagad būtu kā mums Latvijā te uzbrukt, tāda kā Hamas 7. oktobrī, un tagad noslēpot. Es pat nevaru iedomāties, ka turpat arī šos gūstā aizved arī jau tur nošautos, jau līķis. Tas tik tādas pārdomas, kā tad par to būtu, ja pie mums kāds, tad pēkšņi pazust, nav vairāk, vai tad, ja arī viņš ir miris, vai es nemeklētu viņu apglabāt. Tāds atgādinājums bija par māsu, kas, noslīga toreiz jūrā. Labi, ejam atpakaļ pie tā tad. 2. pants, šie ir Jākova ciltsraksti. Josefs 17, tad Josefs 17 gadīgs bija gans ar tiem saviem brāļiem, sīklopiem, un viņš pusaudzis ar tiem bilka dēliem un zilbu dēliem, savu tēvu, sievu dēliem, un atnes Josef tās sliktās ziņas pār viņiem. Šeit arī var dažādi teiks. Tas interesantākais ir tas, kādēļ, kad vispārējie nav. Jākova ciltsraksti, Josef, vienīgais no visiem dēliem nosaucts par Jākova pēcteci. Šeit atkal ir šie vārdi eletoldot. Tas ir par kaut kas jaunu sākums. Ar to tiek domāts kaut kā jaunu sākums, jaunā dzimšana. Tā nav vēstures notikumu uzskaitīšana. Vārds toldot nozīmē, ka stāstot par pagātni, tiek domāts arī par nākotni. Vārds Josef arī tādu atgādināšanai, saistīts ar 2 vārdiem. Jasaf, pievienot, un vārds Asaf, savākt kopā, sabiraķi. Viņu vārdu nozīme izskaidro pat Toru un nosauc viņu vārdā Josef. Tas bija Berešit 30:24. Sakot, lai pievieno Josef, tas kungs man citu dēlu. Josef, tātad vienādi šie vārdi.
nosauc par Josefu, un tad Josefu arī ir nozīmē pievienot. Nu, mazliet par Josefu kā ganu. Šie pantu var izlasīt, kā Roe et Ahaiu ganīja tos brāļus, pienesot par viņiem sliktas ziņas. Ja tēvam pienes sliktas ziņas, kā tēvs sāk skatīties uz dēliem, par kuriem jau tāpat izrāda mazāk mīlestību nekā pret Josefu. Vārds nāra no tulkojuma pusaudzes mūsdienu skatījumā var nozīmēt arī brigadieris, darba vadītājs. Tā atbildīgie darba vadītāji ir nosaukt arī Rutas grāmatā. Šo ganīšanu varētu izteikt arī šādi. Vadīja būdams kā tuvs cilvēks, draugs. Interesanti, ka palūkojoties uz vārdu gans sakni, gans draugs, un jauns ir no vienas saknes. Rā, jauns, roe, gans. Tas pats vārds ir tavs panta beigās, ka pienes sliktas ziņas, ļaunas ziņas, tas pats. Nu jā, bet tur var arī, teiksim, bet ja pienes gana ziņas, arī tā var pateikt gana ziņas. Nu, es biju ar tiem kopā ganīju, nu tēvam taču jāzina, kā tās ganībās iet, nu tad es pienesu šīs gana ziņas. Un tās, nu, nav tās labākās. Bet te nav saprotams, kādas sliktas ziņas, mēs nav paskaidrots. Nē, nu tas jau ir atkal, ja mēs skatāmies tikai uz to, nu, komentāros tur uzreiz raksta vēl to un to un to, kad, nu, tas ir, bet tie ir komentāri, ja. Tos es negribu atkārtot tādu, es saku, teiksim, no mutiskās toras, kā viņi tur ēda no dzīvu miesu, nogriez nost, nenokauj to lopiņu, bet ēda tādu pašu nogriez. Nu, tas arī, nav nekur, tas liekas tāds komentārs, ka tas ir no pirksta izzīsts. Tas komentārs varbūt tās ataino kaut kādā ziņā, ka varbūt tās bišķiņ pārspīlēja Josefs, kad pēc tam viņi tur tā arī atrakst, ka par to viņam nācās arī, atbildēt, ka viņš pārspīlēs tēvam. Tas tāds, protams, komentārs. Nu, tas ir tāpēc, ka dažādi ir. Bet Izraēla mīlēja to Josefu, tad 3. pants, bet Izraēla mīlēja to Josefu visiem saviem dēliem, jo vecuma dēls tas viņam, un taisīt tam dažādu krāsas vārkus. Šeit viņš ir vecuma dēls, Ben Zaknim. Iepriekš viņš bija, labās rokas dēls, kāda bija Ben Jamin, labās puses dēls, tāds tas etimoloģija viņam. Un ieraudzīja viņa brāļi, ka to mīl viņa tēvs no visiem viņu brāļiem, un ienīd to, un nespēja runāt ar viņu uz mieru. Šalom. Vai mēs, es domāju, ka mēs jau katrs reizēm ieraugam tādu, kad ar mieru nevar runāt. Ka tas cilvēks ar mani nerunās ar mieru. Un, kad mēs bijām tur, mēs bijām tajā, kur mums īrēja šīs telpas, kad mums vajadzēja no tām telpām iziet, tad tam saimniekam es dodu roku, viņš nedod man roku. Ne. Ko es tur vienam žīdam roku došu, ka man galvā, es kā normāls cilvēks, atvadoties viss. Nē. Tādas, es nezinu, cik tur man tādas
Neatceros vēl, vai vēl kaut kur ir bijis tieši tāda atklāta negatīva attieksme. Pie rengena. Nē, nu pie rengena tas ir, tur jau, tur man tas es vakar, tad es Varbūt viņi redzēja to Dāvida zvaigzni? Nē, viņi neredzēja, tad viņi sēdēja Cits rengenā sēdēja pie datora, bet tāpēc es arī domāju, nē, nu to rengenu tur nav ko pieminēt, jā, jo tas arī būs gandrīz kā sliktas ziņas, jā, kā gana ziņas, jā. Bet tikai tas, kad es neko ir tur. Nu jā, māsiņa tur nav uzrakstījusi precīzi to. Kaut gan pa telefonu es pateicu. Tagad jau viss var darīt elektroniski. To slimnieku nemaz neapskatoties. Tu tik pastāsti, kas tev kaita, kur tev ir, kur tev sāp, kura riba sāp, kas ir. Un tad man... Lai viņai tur nebūtu nepatikšanas, viņa prasa, liek man ar savu roku tur pierakstīt, ka mainīts tur tas, ka nav nevis tur tas plaušu rengens, bet tas man no tā pretsāpju zāle rokas trīcas, tā kā kalīgais uz papahām kāds, nevar tur roku, uzrakst tur parakstos, nobildēja tad man te tur, ko vajag, kur tās rības bija sasists. Kāda ir vispār tādā situācijā ir tiesības uz to slimnieku dusmoties, ja ir ārsts? Jā, bet tad es prasīju, tam kungam, kā tā, kāpēc tā? Viņš no rakstiem atgādināja. Pa Dāvidu. Tur viens viņa lamāja to Dāvidu asins vīrs bija. Es neatceru, kurā vietā es nesameklēju. Tad viņu vajāja. Tas viņa dēls. pavadonis, tas teica, es viņu nokaušu, ko tas suns reiz tev. Ja viņam tas kungs liek darīt, lai viņš dara to. Dāvids tā atbildēja. Jā. Viss tā kā, ja uz mani kāds rei, jā. Ko viņa rēja? Es to nesaprotu stāstu visu. Tur bija nepareizi, ka uz plaušu rengens. Vispirms jau māsīņa tur ir, un tad bija tur nepareizi uzrakstījusi. Tā es viņai saku, rādu, kur te ir. Tad tur jāmaina un visu. Un es pat, ko es tur varu atgādināt, kā. Tādām dusmām, tā kā es būtu kāds suns, kur tad norāja pa to, ka kaķi bļodiņi izēdz apmēram. Briesmīgi. Bet tad man atgādināja, kāpēc tas kungs liek viņai to tā darīt. Man atgādināja no manas dzīves tos, kad es līdzīgi esmu darījis. Uz kādu citu, jā. Ļoti līdzīgi es esmu darījis. Man tās vairākas vietas tās tieši tā atgādināja tā precīzi, jo tas jau ne caur mani, ne es kā normāls cilvēks tad runāju, ne caur viņu kā normāls. Tas ir tā gars, kas tev pārņem un tu uzvelcies, ka tev saka, grib nomierināt un viss. Nevar nomierināt, vispār nedzird nemaz. Kas saka, kas ciet tur humoru pēc saka, makaronu uz ausīm, karina makaronu uz ausīm, tur man liekas, jau makaronu nevis uz ausīm, bet iekšā. Ja, tas ir tā, jo tāpat laikā, nezinu, kāpēc tas. Tas tāds kā nezudumīgs likums. Ja es kādam tur sliktu kaut ko dusmām pasaku, pēc tam es kādu citu situācijā dabūju apakaļ. Jā. Es tā dzīvēju. Tas ir kā keneged, dots pret dotu. Tā gudrie saka, jā. Tad to arī tādā veidā jāuztver, ka tā ir tevis mācīšana. Tevi māca. Ne viņu, neko. Viņam tur liek, kā saka, suņi rej, karavāni iet tālāk, jā. Tad šeit ir par tām karavānām arī, jā.
Nu, tas ir tāds, un ka tie arī nespēja mierā dažādi krāsas vārdus. Nu, te ir dažādi raznoцветную рубашку. Ja, un liekas, jā, kāpēc tad tas izsauc, var arī izsaukt tādu protestu. Jā, nu, ja tādu protestu, tad es nezinu, es reiz no Izraels braucu mājās, man kipā uz galvas, es to čemodānu, ej viens pa ielu, nāk preticās, naši priekali uz tirgu, izēj vienreiz, nu tas tāds interesants tās liecības, kas ir uz tirgu, kā ir, viens arī krievu valodā, prekrasnai kipā. Nu tad es staigāju visu laiku ar to kipā. Tagad, kad tur notiek, es nezinu, kurš ir dabūs pa galvu visu savu kipā. Tāpat tas, nu, to jau es esmu stāstījis vairākas reizes, ka tas no Jerušalaima atbraucis, te ir ciemos, un arī pēc kipā tad sāk runāt ar mani. Kur vēl bija, tajā Avī metāla koncertā, tur. Sienu to kurpci, tai vietā atraisīsies tie šņori, viens no tiem Avī metāla, tie kontrabandistas saka, šalom! Nu jā, Latvietis būtu bez kepā, viņš jau neteikt šalom. Nu tā kā ir tās, un tās pats par sevi jau ir liecības, tu liecini par sevi, ar savu izskatu, ar savu, nevienmēr mēs izskatāmies tādi, no kur staro tas gaišums vai kas. Nu, arī tā man ir teikts. Tevis tāds gaišums nāk, bet, nevienmēr, jā, tas ir atkal, kā tas kungs liek vai dod tam cilvēkam, kā saka, saskatīt, ko saskatīt. Nu, tāds, es te vairāk pārgāju pie tāda visi, jā, bet tas tomēr ir. Svītrainas, daudzkrāsainas tās drēbes tajā laikā jau nenesāja. Tās liecināja par to, ka, tur droši vien viņš vairāk maksāja, un tas bija tā kā jaunievedums droši vien. Jā, tur ir. Turklāt vēl piedurknis. No sākuma vispār tajos laikos piedurknis nemācēja taisīt. Šeit šis ir, man liekas, Aleks ar tur kaut ko komentēja, par to reiz bija. Tas liecināja par to, ka viņš bagātāks un cilvēks tāds. Jā, sapņu izskaidrojums ir acīm redzams. Josefam jākļūst par valdnieku. Mēs otram, ka šāda veida tradīcija ir draudz krāsainu apģērbu izcelt ķēniņa bērns ir saglabājusies ķēniņa Dāvida laikā. 2. Samuela 13:18. Un tas tā ir. Tas ir loģiski, un viņam bija skaudība, tāpēc. Un stāstot par Josefu, to atsevišķi nepaskaidro šīs Jākova dāvanas simboliskā nozīme. No tā var secināt, ka tā ir sena paraža, un tai laikā jau sen tika praktizēta. Tas ir Sončino. Ješua jau arī uzlikt to mantiju viņam. Jā, Ješua arī, taču šis ir šāds, Teik, lūk, jūs sēniņš. Teikt, arī prototips. Arī skaudīgi. Šeit 5. pants, ja? Tad es jau skatīšos pēc tā par tulkojumu, ko jums iedevu, jo es kaut ko tur laboju arī vēl. Un sakņoja Josefs sapnu un pastāstīja saviem brāļiem, un viņi pievienoja vēl ienīst viņu. Tad Josifu tulko arī klausoties jau šo sapni. Un komentē, ka brāļi nevēlējās klausītājs, bet Josef uzstāja. Josef uzskatot sevi par līderi, spiež brāļiem iepazīties ar viņa ideoloģiju.
tad 7. tas bija. Un lūk, mēs sienam kūrišu tīrumu vidū. Un lūk, paceļas mans kūrs un arī stāv. Un lūk, apkārt nostājas jūsu kūrišu un klanījās manam kūrim. Nu, te šeit ir tāds interesants komentārs, kur es arī, iepriekš nekad nebija tā. Nebija ieraudzījis un tādu pieeju šim pantam nebija iedomājies vispār. Un tas arī ir no Tora Miciona. Sapņu saturam nav nekāda sakara ar realitāti. Jākova ģimenē nav arāja labības audzētāji. Sapnim ir pravietiska nozīme, tajā atspoguļojas tas, kas viņiem pienākas darīt un ar ko viņi nodarbosies. Pēc Josefa viedokļa, tad nodarbosies pēc Josefa viedokļa. Viņi nedarīs to, kas ir nepieciešams ģimenes uzturēšanai. Viņiem paredzēts darbs, es pieliku to, priekš pasaules tautām. Un turklāt Josefa komandēs vadīs šo darbu. Viņš neapspriež un neierosina, bet kā nostāda brāļus faktu priekšā. Šobrīd atkal, mēs skatāmies uz Ješua, šīs salīdzinājums, viņš arī komandē. Ja mēs uzņemam viņu sevī, un viņš ir Dieva vārds, un tas arī mūsu komandē. Manuprāt, te var pieminēt no Amos grāmatas, par to, kas tad būs brāļiem jādara, vai Izraēlam. Jo Amos 9.9. Jo raugas pavēlēšu sijāt Izraēla namu tautas starpā tā, ka sijā labības graudus, un neviens grauds nenokrīt zemē. Es šeit tulkoju Ceror arec. Nenokrīt zemē. Neviens grauds Aleks reiz tā komentēja, kad visi, kas būs šo tautu starpā, izklīdinātie Izraels, neviens nebūs nevietā nenokritīs. Viņiem jāveic savs uzdevums. Un šeit ir tas šis uzdevums, kas ir jānes gaisma pasaules tautām. Bet gaisma tums nevar uzvarēt gaismu. Gaisma spīd tumsībā. Tad nevar tums slukturīt tagad gaismu noslāpēt. Nav tāds. Tā kā tas arī tāds, es šeit saskatu tādu līdzību ar to. Un sacīja viņam tā, brāļi, vai ķēniņš būsi pār mums, vai valdītams valdīsi mūsos? Un viņi pievienoja naidam vēl, tad tas bija jau 8. Mūsu vidū vai mūsos, un viņi pievienoja vēl ienīst to par viņu sapņiem un par viņa vārdiem. Josfu, tad viņi pievienoja, Josfu atkal, kā uz to skatās, tad pievienot Josefu, tas, kas pēc vārda etimoloģijas pievieno. Kur pasaules tautas tagad ir ar šo naidu? Ir kas, kā mēs gribam, savienoties, lai mūs sapulcina kopā, un citiem pievienot naidu. Tas Izraels, viņi taču tos nabaga palestīnieši. Neviens priekštiem tur nav. Tie visi ir arābi. Arābi visi atsakās. Eģiptei vispār, kad ja klausa ziņām, tad tiem vispār bail, ka visi tie pleštiem aizies tur Sinai tuksnesī, pāries Eģiptes pusē.
Un tie taču ir arābi, un tas apdraudēs viņu drošību. Nu tad redziet, kā tas... Bet taču tie arābi, viņi taču ir no Abrahama, no šitām, no Ismaela nākoši. Abrahams. Jā. Nu, tur jau ir, tas ir, daži komentētāji arī saka, Ēzaus, Ēzaus kā kristieši, bet viņi taču mūsu brāļi. Visi. Jāsāk kalpot ir brālim jaunākajam, tam Jakovam, tad arī viņš to jūgu nometīs. Tur ir rakstīts vecākais kalpos jaunākam. Tad viņš to jūgu nometīs. Nē, tur ir cits tulkojums. Tulkojums mūsu Bībelē ir nepareizi. Jā? Jā, tur nav. Tur ir Bet visi dzīve rādīja pēc tam, ka vecākais kalpoja. Jaunākais kalpoja, bet nē. Kā? Tur ir, es komentāru atceros tādu, ka tur pēc viss tā teksta nevar saprast nemaz īsti, kurš kuram kalpos. Jo tur ir vienu brīdi būs viens otram kalpos un citu brīdi tas pāries citādāk. Tur arī gudrie ir izmainījuši to, kā izlasīt. Oriģinālā tur ir viens teksts, un tur iekavās ir kā jālasa, kā ir jāsaprot. Tātad tādas ir ļoti daudz vietas oriģinālā Torā. Nevis tā lasu, bet lasot, redz, mēs... Tas jau ir komentētājs uzspiež savu domu, un tā jums būs lasīt. Bet tas nav tikai šī ir oriģinālā pievienots, bet labi, ka ielikts iekavās, lai zinātu, ka tas oriģinālā nav. Tādēļ es arī, kad daudzās vietās, kad ir, ka es te tulkoju, ka, lai būtu latviski, nevar bez tiem vārdiņiem kā ķēniņš, teiksim, kā. Un sacīja brāļi, ķēniņš valdīs pār mums. Nav tas burts kā, vārds kā, tur nav. Tur bija daudz skaitlīgākais kalpos jaunākajam. Tur nav tiešas loģikas, bet... Jā, tur ir šis, jā, tas ir... 25, 23. Jā, tur ir... Daudz sarābs taču ņem darbā, tāpat šis Mošā, tas, kur ir mesijāniski jūdi dzīvot, arī ciematā pie Ieriks. Viņi ņem darbā arābus un varētu teikt, dienas maksa Izrēlā nav tik zem, 100 eiro pa dienu. Tā kā viņi arī samaksā, ja tas arābs arī strādā. Viens viņš neizkalpina. Jā. Daudz skaitlīnā, jaunākajam. Bet kā tad ivrītā ir galu galā? Tad jau nebūtu problēmas, ja dabiski pēc dabas likumiem, tātad jaunākajam jākalpo vecākajam. Bet tā problēma jau ir tajā, kad notiek otrādi. Un gandrīz visur notiek otrādi. Bet ir jau tas tā kā arī, Inga tur izlasīja, tad rabi tas ir tieši daudzskaitlīgākais, un tur nav pieminēts kalpos jaunākajam. Tas ir, es tagad vairāk tā precīzi es neatceros to vietu, ka es iztulkoju un skatījos, bet tur, gudrie komentē, ka tur nav viennozīmīgi. Bet kur tad būs tā pretruna? Viņam taču bija pretruna. Tad kur tad būtu pretruna? Tad jau nebūtu tās pretrunas. Tur nav jaunāks, vecāks tajā tekstā. Kā samācēs par duhu. Ja arī nav jaunāk, vecāk. Bet kā tad ir ieņemt tekstā? Viņi vienkārši viens ir ātrāk iznāks otrs vēl. Tas rāva, tas daudzskaitlīgākais, bet tas tā kā kalpos, vergos. Es jau spāņu savu pirmdzimtību.
Ēzaps pārdeva savu pirmdzimtību. Viņš bija vecākais, Tā tātad ir, tas ir vecākais, tas, mazāks. kas iznāca, tas pirmais. Nu. Daudzkārtīgākais mazākajam, tas cair, tas ir mazāks. Jā, jā. Cair ir Nu, arī, bet mazāks, tad, es saku tā, ka tur dažādi var izprast, mazāks vai mazskaitlīgākajam arī var. Mazskaitlīgākajam. Arī Nav pa tā kā, vecumu. nu, dažādi to var skatīties. Reiz Aleks, es tā klausījos, ko viņš tur bija arī kaut kur Vācijā, ja? Hanoverē, laikam, jā, nu, kāds tur tulko. Un tad viņš saka, nu, būs tāds laiks, kad Izraels būs ietvers iekšā arī Hanoveru. Tas ir, viss būs Izraels. Nu, var tam piekrist, var nepiekrist, jā. Tātad, un sapņoja vairs citu sapņu, ja? 8., 9. Mošeļi valdīt nozīmē arī uzspiest savu gribu, nereiķinoties ar padoto viedokļiem. Nu, tas jums tur ir pierakstīts vēl. Es tagad pie 9. un sapņoju vēl citu sapņu un stāstīju to saviem brāļiem. Un sacīju, lūk, es sapņoju sapņu vēl. Un lūk, saule un mēnesis un 11 zvaigznes paklinās man. Un stāstīja savam tēvam un saviem brāļiem un norāja viņu viņa tēvs un sacīja, kas tas par sapni? Kas par sapni tas, kur tu nosapņo? Atnāksim es un tavu mātu un tavu brāļi, klanīsimies tev līdz zemē. Nu, mēs taču zinām, ka Rāhela mirusi, tādēļ tēvs arī tā norāja, kas tie par murgiem. Jākovs sacītajā tekstā tas arī ir ietverts. Ašēr helamta ha bo, kur tu sapņo, atnāksim. Šos vārdus var izlasīt citā burtu sakārtojumā. Nu, es uzreiz teicu, ka nu, tā ebreji arī izmaina, ja? Nu, vārdu ašēr ņemam pēdējo burtu. Rahel metā bo, Rahel mirus, atnāksim. Jākovs it kā atgādina, ka viņa māte taču mirus, kā tad varam atšķirt? Atšķirībā no pirmā sapņa, otrais attiecas arī uz tēvu. Nu, un šeit ir tādi dažādi šie komentāri. Tad, kad Jākovs, kādēļ viņš tā teica, tādēļ tur tos brāļus nomierināt. Bet otrs bija, ka viņš tā norāja, tas tikai palielināja šo naidu, pievienoja vēl klāt šim. Un kāds mesijāniskais rabīns šo sapni komentē. Šajā sapnī ieslēgts profētisks vārds par Mašjahu, un tas piepildīsies nākotnē. Pēc ciešanu iziešanas Mašjah tika paaugstināts, līdzīgi kā Josef, lai kļūtu otrais pēc ķēniņa. Bet pie augšām celšanās Rahel un Jākovu paklanīsies viņam. Tā, caur Mašjahu piepildīsies otrais sapnis, kur esošais deva Josefam. Tas tāds Cartier bled. Interesanti, kad arī tas pirmais komentārs, vēl tiek pieminēts tas gadi, cik viņam tam Josefam 17, un pēc tam 30 viņš ir tanī Eģiptē, tad ir 7 gadu badgadu, un tad tikai viņš satiek brāļus, tad, nu, pēc cik gadu, 20 gadu tikai piepildās, varētu teikt, noticēt tam, ka tas sapnis piepildīsies. Jā. Tas sapnis ir, par to ar tādu komentāru bija, ka jā, cilvēki dažreiz nosapņo un kā labu sapni, nu tad to vajag paturēt prātā un visu, un tu nezini. Jā, liekas, es tā nosapņoju, nekas tāds nenotiek, nav nekas. Bet nav par parastiem cilvēkiem runa. Ne jau visi cilvēki. Ir, saprot, bet ir citreiz ir arī parastiem cilvēkiem. Jo es esmu, man ir prasīts izskaidrot tāds, kādu sapni, kāds
kas ir, es nezināju izskaidrot. Bija viens mūsu, es tā pieminēšu, bija viens mūsu kursbiedrs no mākslas skolas. Mieras vajadzēja braukt uz Bērēnu. Un viņš bija nosapņojis par kaut kādu maldīšanos, par mežu, par kur. Un tad, kad mēs braucām, patiešām mēs tur maldījāmies. Nevarēja atrast, kuros kapos tad īsti jābūt ir. Tā momentā neatrada. Tā kā, bet to viņš bija nosapņojis, ne es. Un vēl ir dažreiz arī bijuši tādi. Man ir vairāk sapņi, kuri uz mūžu ir iespiedušies atmiņā, un viņi nav izdzēšami. Jā, arī tas ir tādi ir, man arī tādi ir, kas tieši arī attiec uz Tas ir pacietīgi jāgaida, tas nenozīmē, ka tu lītā būs. Jā, tas var sapņi pravītas, jo viss ir uz nākotni orientēti lielākoties. Tā kā tas ir tāds. Vēl par šo sapni, var pieminēt atklāsmes grāmatā sacīto. Pie debesīm parādījās liela zīme. Sieva saules tērpo, mēnesi apakš viņas kājām, un viņa galā 12 zvaigžņu vainags. Tātad tas ir tāds, atcerieties, es jums vēl te šeit kādreiz rādīju to taro kārti, to priesterienu. Tur viss ir tik... Kā saka, cits teica, ka tas ir kabalists sastādīts, tās taro kārtas, es kaut kad tur skatījos tās citas, neko nesaskatīju, ka kaut kas būtu arī no rakstiem vēl, manā skatījumā. Bet šī jā, tur ļoti skaidri bija. Tāpat šīs saules zīme un viss, un te bija tāds Šterna komentārs šim pantam. Nedomāju, kādēļ viņš saka, ka sieva nav Mirjam, ja šo māti. Tas taču tā pats saprotams. Tad atcerējos, ka katoļiem ir tāda svētbilde, kas ir kā atainu jaunā Marija. Un tajā svētbildē Marija apgalv 12 zvaigznes un mēnesis zem viņas kājām. Tāda ir. Tā varam saskatīt vairākas sievas Izrēlu un to, kas sev sauc par jauno Izrēlu un jauno Mariju. Ieej paskaties jauno Mariju. Katoļu baznīcā tur taču ir nobučoto formu. Lai saņemtu kādu vīrusu no visiem tiem, kas tur bučo to svēto kājas vai tur ir. Es vienreiz tur esmu bijis, laikam, te katoļu baznīcā, laikam vienreiz, jā. Kurā? Liepājā? Jā. Tajā lielajā katoļu baznīcās, kas ir aiz domas, jā. Tur ir izvadīšanas noteikti. Es divreiz tur biju, jo tur es krāpēju. Jā, tur interesanti izvadi. Varbūt tur ir daudz tos Tas man pārsteigums. Jā, tur ir tāds. Es Münhenē biju vienā, katoļu baznīcā iegājis arī. Bija tas Ziemassvētku laiks, un es taču tur vispār, principā, lai paskatītos, kā, arhitektūru. Un tur tik visa tā baznīca pilna ar Marijas attēliem un visādiem citiem. Un es eju tagad, un man prātā ieskanās kungs, un kur viņi tevi ir nolikuši. Un tu kungus ieraudzīja pēc tam gandrīz vai aizdurvē. To skulptūru, kas attēlo Iešuā. Un tieši, un es viņu atradu jau pēc tam, bet man skanēja, bet kungs, kur viņi tevi nolikuši? Tas ir apmēram tā, ka viņiem ir Dieva māte. Tu te padomāji par to vārdiem, Dievam ir māte. Tad visu radītāju viņam ir māte. Tas
cilvēki bijusi tāda attīstības līmeņa, nu visi. Nu jā, tas jau ir šis tradīcijas un kā tu esi audzināts un viss, un tas ir tāds, nu, pravoslavni reformatorski viņš tur saucās. Es neaizmirsu viņu uzvārdu jau. Un kā viņš tur runā, viņš saka, kad Marija Mirjam ir un viņa ebrejiet, un to viņš pasaka, un vien ir visu laiku pielūgusi, visu savu mūžu, savu apzināto mūžu, šī sieviete pielīkusi Mariju. Bet viņai pašai ir antisemītisms. Un tad viņa pielūgusi ebrejiet Mariju. Nu, tad no zāles atskan sauciens. Nu, ladna. Tad еще это еврей, но нашего Петра и Павла оставьте в покое. Tātad, kas, ne, nu to viņš pats, viņš Petra Pavlovski, Krekosti, ir viss kaut kas ir, jā. Nu tā kā tos cilvēkus, pie kā viņi jau tiek pieradināti, un tad tāds pravoslavni reformatorski, nu es ar viņu tur mazliet tur sarakstījos, un tur, nesarakstījos komentāros tikai. Un tad es to Danielu Grūberi, ja, kad Luters bija holokausta teologs, Luters. Daniels Grūbers rakstīja, un tad viņš arī par to teica toreiz. Grūber не прав. Es saku, nu ja jau viņš nav, ja jau viņam nav patiesība, tad patiesība ir Luteram. Sagraut viņu namus, viņu sinagogas, nopostīt, nodedzināt, dot viņiem lāpst rokā, lai rukā. Kas ir patiesība? Neviens nav atbildējis. Un neatbildējis. Ješua uzdeva. Nu, Luters ir nožēlots. Ješua teica, ka viņš ir ceļš patiesību un dzīvību. Vēl šodien cilvēki. Bet tas jau ir, ka viņš nožēlo, bet viss tas ir palicis, un to, ka viņš kaut ko vēlāk ir nožēlojis, kurš to atceras? Izlietas. Jā, kad tagad pat pa Izraēlu, ja? Kurš atcer, cik daudz viss šie, kas ir pēc Izraēlu uzstājas, cik daudz piemin tieši to 7. oktobru. Kad tie tur iebruka un paņēma un šāva viss no vietas par to, kas toaletē iegājis, nemaz neredzot, ka tur ir. Saka, ka tas esot pasaulē, ka to publiski nevarot rādīt. Tas esot ļoti, tā pasaule tā saka, ka to publiski nevarot rādīt. Tāpēc, ka tās zvērības bija tik... Jo kaut kur viņi tur vēl ar Kad mēs sākam ar Ziemassvētku mieru tur palestīniešiem, lai Mums ir viņiem jāspriež tā, kā Dievs uz to skatās. Ziemassvētkus palestīniešiem, jā, palestīnieši taču musulmaņi. Dievs taču nebija, nav mažais tērps, un visu zīmu redz, kas Ček pēc viņa prāt viss par to Mariju, jā, vēl turpināsim to zīmi, sievu saules tērpā, jā, un tagad es vēl to, ko pateicu, jā. Tātad ir divas sievas, un pret kuru sievu karo puķi. 12,7. Tad puķis sadusmojas par sievu un gāja karot ar pāriem viņas cilts locekļiem, kas turēja Dievu baušļus un apliecināja Ješua. Tad tur ir skaidri. Nu, šeit es varu pieminēt dažus tādus komentārus. Krievu valodā drakona rasu ir peli. Bet ir šajos ivrita tulkojumos, es tur esmu pieminējis Berešit 1.21. Tulkojumus uz ivritu nav drakon, bet tanin. Tanin, un Berešit 1.21. radīja mums, tas ir aplams tulkojums, ja, radīja liels jūras zvērus. Taninim gdolim, tas ir garīgi, tas ir tikai garīgā pakāpē, barā. Tas nav
tos jūras zvērus, kā ja mūs tulkot tālāk, tādus jūras zvērus vispār neradīja. Un tā ir krokodils. Garīgā ziņā tas varētu teikt, tas ir krokodils, par ko Šauls saka, kas vēl joprojām darbojas nepaklausības bērnos. Tas ir šīs pasaules gaisa valsts valdnieks. Tas nav fiziski, nekur tu neredz to valdnieku, bet viņš iedarbojas barā līmenī, tas ir domas līmenī, šie lielie zvēri, šie krokodili iedarbojas uz tevi. Un kā Ēģiptes ķēniņš Paro arī nosaukts par krokodilu ir. Nu, es to raksturvietu neatradīšu, mēs daudzas aizēja jau pagarināts parādās, bet tas bija ļoti interesanti, kad es skatos tad iviritā, es gribēju pielikt to pūķi klāt, kurš tad viņš ir. Izrādās, tad jau paverās pavisam, cita rakstu izpratni. Tad ir jāsaprot, ir taču tas un kurš ir tas, kur ir tā Ēģipte, kur ir Bābele, kur ir tas, kas garīgā ziņā uzstājas pret Dieva likumiem, pret, kā Daniela grāmatā ir rakstīts, jā. Kur razmečtājica tur bija sasapņoties, izmainīt likumus un razmečtājica izmeņāt tad svētku laiks ir zakon, un tas svētku laiks. Tas viss ir arī tāds, Daniela grāmata, tur daļas tās nodaļas ir arī aramiešu valodā, bet par to arī ir. Ja mēs šo vēl to... Viņš ir Josefs un Ješua. Josef, ja mēs... Bet par 37. un 9. pantā, kur viņš stāsta to sapni, un tur viņš saka saulu un mēnesi, un 11 zvaigznes klānījās manā priekšā. Atklāsmes grāmatā par to, kad viņai bija galvā vainags no 12 zvaigznes. Un mēnesis zem kājām, bet mēnesis ir simbols islāma, kurai valstī ir Tutors atskata. Jā. Mēnesis. Nē, šobrīd tā tur ir, jā. Es saku, tur kaut kāds... Judaismā gan bija kā tēvs. Ir tad reiz Maskavā nodeg tur kaut kāda katedrāla, es neatceros, kādu viņi īsti sauc. Tad tur komentāros bija pierakstīts, kāpēc nodegu. Tad parādīja pirms tā fotogrāfija, ka tur Dāvida zvaigzne bija. Bija pie tai spicē, vai pie krusta krāt kopā vai kaut kā, bet tāpēc redz, ka tur tā sātana zvaigzne klāt. Durbēja baznīca, kristiešu baznīca ar 6 staru zvaigzni augšā. Durbēja. Jā, tur redz tā kā ir jau viens otrs ir, kas, vai arī tas ir, kā teikt, arhitektūra, kas ir arī, kā teikt, jāsaka, kabalisti pēc saskatījuši, kur var lekabeļ, kabalisti, kā kabalā, tad to jau daudz baidās no tā vārda, kā piemin kabala, tas man neinteresē, tur lietas mierā, kas neinteresē? Neinteresē pievienošanu, lekabeļ pievienot, lekabeļ musār pievienot pamācību, tas ir no Salmana pamācībām. Tas ir tāds, ko tad vēl vajadzēja? Šeit vēl arī tos tomēr var vēl pieminēt. Es pēc tam, varbūt šobrīd beigs, pēc tam mēs varēsim par arī savienot visu šo te ar šo tālāko
nu, no praviešiem, ja, par Ješo. Un tu, Beitlehem, Efrata, jaunākais esi starp Jehuda tūkstošiem, no tevis izcelsies man valdnieks Izraēlu, un viņa izcelšanās no saviem laikiem, no mūžības dienām. Redziet, ja mēs esam dziļāk rakstos iekšā, mēs reiz saprotam, kā tas ir no mūžības dienām. Jo viņš ir dzīvis pirms pasaules radīšanas. Tad viņš ir nevis radīts, bet dzīvis. Tur jau ir no tēva, ja? Dzīvis, un caur viņu viss ir radīts. Viņš ir viss tas, kas viss dara. Un visi šie norādījumi, kas norāda jau uz Ješo, tas ir gudrība, es biju meistars, es biju visi darītāji, man bija prieks ikdienas pie viņa. Viņš darīja ar vārdu. Tēvs bija tā kā domu deva, ja? Un viņš bija tas, kas vārdu teica. Jā, tā varētu arī sacīt. Jā, viņš ir, bet viņš neko neteica, un to jau es jau nekomentēju, tik to jau viss, tādēļ es esmu tās vietas sameklējis, ja, kur gudrie to pašu komentē tieši to, kas ir vispār, nu, viens otrs, tas jau kristiešu komentārs. Nu, ja kristiešu komentārs saskana ar ebreju gudro komentāru, nu, tad par to tikai jāpriecājas. Nu, pie kristiešiem viņš varēja aiziet cauri Ješua sludināšanu. Ješua sludināšanā ir daudz kabalistiskās patiesības. Jā, tieši. Un kabala bija pirms Toras. Jo tā ir senākas gudrības no mūžības tiešām. Es teiktu, ka jaunās derības grāmata tā jau ir kabala. Kabala tikai tā. Un ja tur skatās tos tulkojumos, kas tur ir izmainīts, tad ir ļoti daudz, kas izmainīts. Kā ir. Tad ir, ko tam mēs būs? No mūžības dienām, ja, un ar 5.2 no Mihas. Tādēļ viņš atstās viņus līdz laikam, kamēr dzemdētāji dzemdēs, un pārējie viņa brāļi atgriezīsies pie Izraēla dēliem. Un stāvēs un ganīs tā kunga spēkā, tā kunga sava dieva vārda varenībā, un viņš dzīvos drošībā, jo viņš kļūs varens līdz zemes galiem. Tad šeit ir tas, arī šis, man par to komentāru nav no gudriem, jo, tur jau komentāri ir, bet tie ir ivritā, un tas vēl ja daudz es iet arī tos komentārus, ko es no Rambā, ko es esmu paņēmis, tur bija pārrakstījis, jo ir tie saiti, kur ir šis Ramban komentāri, bet tur neieliek iekšā tieši tos komentārus, kas mani uzrunā. Un kādreiz Samuēlam arī uzdāvināja to grāmatu, Šmot, jā, tas Šmot grāmatā bija otrajā, un šeit grāmatā ar šiem komentāriem, un tā viņiem stāvēja viņi. Līdz es vienreiz pielicies, paskatīties, kas tur ir, un pārsteigts bija par to, kas tur rakstīts. Un par tiem komentāriem, bet tos neliek iekšā. Tos es pārdrukāju, un tur ieliek kādā grupā tie Ješua mācekļi, učeniki Ješua, Facebookā. Tur uzreiz man prasa, kur istočnik, откуда это? Tā kā neviens tā uzreiz netic, no kurienes tas nāk, istočnik. Es parādu istočnik, redz, ko ir. Šitas te, te ir, tas grāmatas beigās, Jewish book, tur, tagad vairāk nav šis grāmatveikals, ja, jo tas īpašnieks nomira, un tad tur bija tik izpārdošana. Bet kaut kur citur var šīs grāmatas arī iegādāties. Tā kā, redz, ka pateic viņam, jā, viņam viss ir skaidrs. Es saku, nav internetā tas. Es pārrakstīju.
Un tos pašus komentārus es aizsūtīju toreiz šajās Toras stundās. Ar man Toras stundas vairs neturpināja. Nu, tas jau ir tā, vēl, nu, daudz kas te vēl ir, bet es domāju, varbūt es šoreiz beigšu ar to. Ziniet, ko es izlasīju vienā komentārā, no ebreju komentārā arī komentētājs. Arī Dzimtas Olbūt tur daudz liekumu tur izlasīju. Kad tātad, nu, kad apmetās viņi Salemā, Šehemā, ja? Nu, Jā. tās Jakobs ar saviem, ar ciltīm. Un kad Dīna gāja aplūkot tās meitas, kas iepazīties ar meitām, kas tam dzīvo. Par Dīnu tas bija komentārs vispār. Nu, par tiem notikumiem. Tad izrādās tur bija rakstīts, kad Dīna dzemdēja dēlu, Dīna dzemdēja meitu, pēc tam viņa palika stāvoklī, dzemdēja meitu, no tā pārdarīja, kas viņu tur, Šehemas ķēniņa dēls, jā, kā viņu tur bija, ja? Un kā... Ka viņi bija nonāca Eģiptē, nu, vai kā tur vēl. Jā. Un Josefs aprecēja pēc tam. Bet nevis viņu, bet viņa pēc tam vēl tā meitene, kas piedzima Dīnai, Dīnas mazmeita, aprecējās ar Josefu. Nu jā, redz, es arī saku. Tātad viņi bija Enoka grāmatā, rakstīts Enoka grāmatā. Tie ir komentāri, bet, nu, es saku tā kā visiem tiem komentāriem ar tur tā. Tāpēc, ka Josefa sieva, kuru viņš aprecēja Eģiptē, Asnāti, jā, viņa Enoka grāmatā ir rakstīts, ka viņa bija Eģiptes priesteri vai virspriesteri meita. Tātad tā meitene, kas tur, otrajā, kas bija tā Dīnas mazmeita, tātad kaut kādā veidā tur nokļuva Eģiptē, jā. Nu, jā, meita. Es tam gan mazmeita. neticu, tas noteikti pašas Dīnas meita, bet... Nu, es šim komentāram, es neticu, jā, bet es... Meitu. Vēl vienu lietu tādu, mazlietiņu par to, kas nav pareizi, ja? Kas nav pareizi Bībelē. Nu, manā Bībelē, ja? Latviešu Bībelē, kad Josefu iemeta bedrē, ja? Un tad, kad brāļi izvilkts, 37, 26, 28. Oriģinālā nav sacīts, ka brāļi izvilka, bet ka viņi izvilka un pacēla Josefu no bedres. Ja, un tur ir, es jau esmu pierakstījis, ja? Viņi, kas tie viņi? Viņi, kas ir, tie bija midiānieši. Midiānieši, izsmēlieši, tur rakstīja. Midiānas karavānu redzēja. Viņi apsēdās ēst maizi un redz midiāniešu karavānu nāk. Un tie iet. Un pēc tam midiānieši izvēl ārā, viņi pārdod, tas jau ir skaidri pateikts. Un viņi pārdod jau Ismaēliešiem. Bet pēc tam atkal tālāk rakstīts ir, kad, tos vēl jūs arī tur pārskatāties tajā tekstā, jo šeit jau šoreiz ir arī ļoti garš tas viss, bet tur notika, bet midiānieši pārdeva Potifaram. Tad Rašī arī komentē, ka tur jau notiek vairākas pārdošanas. Vispirms midiānieši Išmaēlim, bet tas otrā pārdošana, kad Išmaēlim pārdod atpakaļ midiāniešiem, nav pierakstīts. Tas jau ir komentāros, bet saprast to pēc visa tā teksta var, jo beigās midiānieši pārdeva Potifaram, šim
cietuma mājas priekšniekam. Ja, kā, Nu, bet redziet, kā tad iznāk, ka tie bija izsmēlieši, jā? Tātad nevis Ichaka patomki, bet Ismaila. Nu, jā, nu, kas notikās tagad, kad tas 7. oktobrs, kad 7. oktobrs bija, nu, kā var teikt, tie izsmēlieši, jā. Izsmēlieši karavāni. Darīja to, ko, kā visi ebreji sāk, pat no Amerikas studenti brauc un iestājās armijā, atgriezās Izraēlas zemē, lai glābtu savus brāļus. Sākās garīgais pacēlums Izrēlā. Nu, tā kā Samuels kādreiz teica, suns un koks, ja, kad karo pret koku. Nu, kad tie arābi, palestīnieši, tas ir koks. Kas to koku, nu to sunu, to tracina, nu. Tas, redz tikai, mēs, redzam tikai to koku, tos arābus, izsmēlieši.